Ārlietu ministrija šoruden pirmo reizi organizē atvērto durvju dienu jauniešiem Latvijas reģionos. Septembrī un oktobra sākumā ministrijas pārstāvji jau apmeklēja Viļānus, Maltu un Daugavpili, bet tagad pievienojusies arī Gulbenes novada vidusskola, kur viņi tikās ar 10. līdz 12. klašu jauniešiem. Liels pagodinājums, kā ārlietu ministri sazinājās un atbrauc pie mums paciemoties. Un arī skolēniem, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, tad, kad viņi ir karjeras meklējumos vēl, un patiešām saprast, ko viņi vēlas. Varbūt tas ir patiešām politikas virziens. Protams, mums skolā bieži vien atbrauc dažādi mentori, dažādi motivatori, dažādi karjeras pārstāvji, kuri iedrošina skolēnus un dod pamatiņu, dod zināšanas par to, kādas ir iespējas pēc vidusskolas vai augstskolas. Manuprāt, jauniešiem patiešām tā bija svarīga informācija, kas viņiem ir jādzird un jāzina. Ministrijas pārstāvji jauniešiem stāstīja par ārpolitiku, diplomāta profesiju, drošību un NATO nozīmi, kā arī Latvijas atbalstu Ukrainai. Tika apspriesti konsulārie jautājumi, droša ceļošana un migrācijas riski. Un vienmēr ir interesanti, protams, to darīt jauniešu auditorijā, kas ir zinātkāri un skatās uz nākotnes karjeras iespējām un savu tīri individuālo attīstību, profesionālo attīstību. Un tāpēc šī apmaiņa diskusija ļoti vērtīga ir abām pusēm. Un pie reizes varbūt tā arī ir iespēja ieteikt viņiem, varbūt, ja viņiem ir šī vēlme nākt mūsu ārlietu dienestu virzienā un tīri izvēloties kaut kādas profesionālās attīstības, karjeras attīstības opcijas nākotnē, tad šī varētu būt viena no opcijām, ja viņiem tāda vēlme ir. Vērtīga, jā. Drīzumā arī jaunieši bieži apmeklē un dodas ceļojumos ar Erasmus Plus projektiem, tāpēc ļoti vērtīga arī informācija par ceļošanas drošību un tādiem jautājumiem. Bet, lai visiem Latvijas skolēniem būtu iespēja tieši un nepastarpināti uzzināt par šiem jautājumiem, ministrijas mērķis un vēlme ir apbraukāt pēc iespējas vairāk Latvijas reģionus, lai šo svarīgo informāciju nodotu saprotamā un pieejamā veidā. Protams, ņemot vērā, cik mums veiksmīgi šis projekts izdodās, un arī ir skolotāju atsaucība, un arī pašvaldību atsaucība, un pašu skolēnu atsaucība, mēs arī ceram, ka nākamgad dosimies apceļot Latviju un tikties ar skolēniem. Pēc vizītes Gulbenē ministrijas pārstāvji devās uz Alūksni, bet jau novembrī viņi viesosies Liepājā, turpinot soli pa solim apbraukāt visu Latviju.